Labdien visiem! Šoreiz saruna un tēma par ādas kopšanu pavasarī, ka tūks jāņem vērā un ieteikumi ļoti kvalitatīvai un efektīvai ādas mitināšanai. Nu, tad tā, sāksim. Priecājos, ka jūs esat atnākuši un paklausīties arī par šo tēmu. Tātad atgādināšu to, kurš skatījās no iepriekšējo mūsu sarunu vai, pareizi sakot, ierakstu arī par ādas kopšanu ziemā. Varbūt jūs tad atceraties, kā ziemā, kas mums vienkārši vieglāk saprast ir šobrīd secību, kas ar mūsu ādu notiek. Tātad ziemā mūsu āda un vispār mūsu organismā, jā, un viss ķermenis mūsu platuma grādos piedzīvo tādu zināmu nepārtrauktu stresu, jo dēļ augstuma, dēļ nepārtrauktām temperatūras maiņām ļoti krasām iekšā un ārā, jāatcerieties, ādai jāiztur diezgan liels stress, un tad āda tai brīdī ziemas laikā pamazām ieņem tādu aizsardzības statisku pozīciju, arvien vairāk tā kā iespringst, saspringst, paliek biezāka, tā kā ne biezāka, bet sašaurinās asinsvadi virskārtā, samazinās barības padeve līdz ar to, jo asins ir tās, kas baro mūsu ādu, vai ne? Ja mūsu ādu baro asinis, tad lielāko daļu ādas veselību nosaka no iekšpuses, to mēs jau runājam, bet mēs tagad par to, ko mēs varam no ārpuses, ja? Tad tagad līdz pavasarī kontrasti joprojām turpinās, jo mums arī šonakt vēl bija vai ne mīnusi, bet jau ārā ir daudz vairāk tas siltums, ir vairāk gaisma, vairāk saulīte, vairāk serotonīns veidojās tātad pa dienu, tas laimes un prieka hormoni vairāk, hormonāla sistēma sāk vairāk lēkāt, tas stress kaut kādā ziņā arī turpinās āda atkarībā no mūsu reakcijas, kā mēs, protams, to visu reaģēt, bet pati āda sāk pamazām atslābt, bet vienalga jūs esat noteikti dzirdējuši, kas saka pavasarī tāda pelēka āda, nogurusi āda, mums visiem ir, jo tāpēc, ka tā āda arī ir nogurusi, pelēcīga, un tas, kas ir galvenais vajadzīgs pavasarī, pirms vasaras un tam līdzīgi, kas palīdz ādai ātrāk, labāk un vieglāk un palikt izskatīgākai, spožākai un tādai veselīgāku izskatu atgūt, ir divas ļoti svarīgas lietas, kas ir ādai pavasarī vajadzīgs, ir ādas attīrīšana, virskārtas attīrīšana, palīdzēt ādai attīrīties ātrāk šo virskārtiņu, līdz ar to arī ātrāk atjaunoties, un mikrocirkulāciju palīdzēt ādai veicināt, atjaunot, arī varbūt palīdzēt ātrāk atjaunot šo mikrocirkulāciju, kas ir ādā, kas pa ziemu dēļ stresa, dēļ saspringuma ir mazāka, lēnāka, sašaurinātāka, tā. Tātad, un kā tad to var pats darīt mājās? Principā tikai mājās, jo ikdienas kopšana jau mēs veicam mājās, un galveno ādas veselību principā nodrošinām mēs pašas. Ja, protams, mēs varam atļauties aiziet regulāri pie kosmetologiem, aiziet uz masāžām, sejas un tam līdz, tas ir ļoti brīnišķīgi, bet ikdienas kopšana ir tieši tā, tāpatās kā ikdienas ēšana, ir tā, kas nodrošina mums ikdienā visu, kas tieši rada to veselīgo rezultātu. Nevis tas, kas reizē regularitāte ir tas, kas dod mums rezultātu, vai ne? Tātad, kā mājas apstākļos attīrīt ādu efektīvi un regulāri, un tagad pavasarī. Un vislabākais, un mehāniski, vislabākais, ko es esmu arī pat izmēģinājis, un efektīvākais veids ir ar mūsu dabas pienu, zemes mātes pienu, kā sauc, kā saka, māliem. Māli ir tie, ar kuri dod vairākus labumus. Pirmkārt, ar māliem, tad tā ir tā mehāniskā attīrīšana sejas ādai un dekoltē. Es parasti ņemu klāt dekoltē, jo tas tomēr viss kopā mums veido šo skaisto koptēlu un vienmēr gatreiz pa kaklu un dekoltē, ka mēs rūpējamies, jo sejas ādai mikrocirkulāciju nodrošina tieši no šejienes jau nāk mums asinsrita, vai ne jau šeit sākās asinsrita, sākās šeit. Un jo mums šeit būs labāka asinsrita, un jo mums labāk šeit viss būs arī kopts un samasēts, jo arī sejas ādai labāk varēs piekļūt klāt veselīgas barības vielas. Lūk, tātad rūpējamies par sejas ādu, ieskaitot dekoltē. Mālus, par māliem. Māli tātad attīrīs mehāniski,
Māli arī pabaro sādu, jo mālos ir daudz vērtīgas minerālvielas un vērtīgas citas vielas, un plus vēl ļoti kvalitatīvi dziļumā izvilks ārā toksīnus. Māliem arī šāds efekts. Es personīgi mālus izmantoju arī visa ķermeņa attīrīšanai. Visa ķermeņa ādas attīrīšanai var izmantot mālus, nozieķēties, piemēram, izcili ir pirtī, tāpēc, ka pirtī neizžūst āda, nozieķējās vairāk pēc 2 reizēm, ka esam bijuši pirtī, izkarsējušās un āda ir attīrījusies kaut cik un nomazgājušies mēs esam, tad var iesmērēt vēl ādu ritīgi ar mālīm, visu ķermeni. Tā var attīrīt un palīdzēt ādai atbrīvoties arī un vēl pabarot visā augumā arī ar mālīm. Bet, ja runājam tagad par sejas ādu, tātad, kā mēs attīramies ar māliem? Ir vairāki dažādi māli. Ir baltie māli, ir zaļie māli, ir zilie māli, ir sarkani māli, ir rozā māli. Man personīgi pašai vismīļākie, ko es izmantoju, ir zaļie un rozā māli. Ir arī baltie māli. Baltie māli ir ļoti maigi, ļoti viegli. Viņos ir vismazāk arī mikroelementi, vismazāk arī dažādas šīs barības vielas, bet priekš attīrīšanas, ja ir ļoti jūtīga āda un maiga, tad, protams, jāizvēlās ir baltie māli. Bet es personīgi vislabprātāk izmantoju zaļos mālus, jo viņi ir ļoti bagātīgi ar dažādiem mikroelementiem, makroelementiem, barības vielām. Ļoti labi attīra organismu, palīdz atbrīvoties no toksīniem. Un kā tad es gatavoju šos mālus priekš manas ādas tīrīšanas un manas ādas attīrīšanas priekš sejas un dekoltē? Tātad jūs izvēlaties sev, jums vēlamos, papildināšu arī par rozā māliem. Rozā māli atkal ir ļoti labi tieši antieģu iedarbību. Tam ir tā rozā mālus lietojot. Es viņas lietoju ar rožūdeni kopā. Tādas antieģu maskas, kad es sev lieku uz sejai un dekoltē, izlieku dažādas, ja. Antieģu maskām vislabāk ir tieši rozā māli, un man vislabāk patīk ar rožūdeni, rožu hidrolātu. Jo rozā mālos ir vielas, kuras veicina ādas atjaunošanos straujāk. Tātad izvēlieties sev mālus, savai ādas tipam atbilstoši, vai savai sajūtai atbilstoši. Un māli ir jāatšķaida, jāizveido tādu krējumu veidu konsistenci, pievienojot ziedūdeni. Var, protams, pievienot ūdeni, bet man patīk pievienot ziedūdeni, jo tāpēc, ka es viņu tur jau ilgāku zādes, es dabonu dziļāku iedarbību, tātad liekot zādes un izmantojot ziedūdeni. Ziedūdenim ir jau pH līmenis tāds, kas izlīdzvaro ādaju pH līmeni, palīdz ādai arī ātrāk atvesļoties un arī vieglāk uzņemt mālos esošās barības vielas, un paši ziedūdeņi jau ir bagātīgi ar dažādām savām vielām, līdz ar to ir vairāks efekts no tā visa, gan barošana, gan atjaunošana, gan mitrināšana, gan arī nomierināšana, atkarībā kādu ziedūdeni jūs izvēlaties, un liekot ziedūdeni, izveidojot šo te krējumu, skābā krējumu konsistencei līdzīgu putriņu, es vēl pie māliem lieku klāt glicerīnu. Teiksim tā, nelielā bļodiņā, ja tur, piemēram, 2 ēdamkrotes māli, es tādu pusteikrotīgi glicerīnu pievienoju uz šo te daudzumu. Kāpēc es lieku glicerīnu? Jo tad, kad mums ir sausa āda, tad, kad mums ir antieģu, nobriedusi āda, parasti ir sausa āda, vai jūtīga āda, vai tam līdzīgi māli, tad viņi ir pirmkārt papildus mitrināšana, dziļāku mitrināšanu veids jau uzreiz ar māliem kopā, un otrkārt glicerīns kavēs izžūšanu, mālu maskas izžūšanu uz seju, uz tur, kur jūs uzklāsiet zādes. Tātad mālu maska lēnāk izžūs, ilgāk būs mitra, un arī dziļāk darbosies mitrinošāk. Tātad es vienmēr lieku klāt glicerīnu. Uzklājam šo mālu masku, izņemot sejas acu zonu, nevajag likt uz acu zonā. Šitā vieta, tur, kur mums veidojas maisiņi, ja tā ir tā acu zona, līdz ar kauliņiem, ja, tur, kur kauliņi. Un tas pats arī te ap muti. Nevajag likt virs lūpoņu, bet te mēs liekam šitam te mālu masku. Uz lūpām neliekam. Uz zoda liekam. Te mums arī ir, kas jātīra, ja. Uzklājam to masku un tad tālāk uz kaklu.
un te pa visu dekoltē. Ja ir pēc dušas vai kā, es mēdzu uzklāt arī vairāk, un ja man nav žēl sev, es klāju arī šo glicerīnu maisījumu ar tiem ziedas reiz arī uz rokām, kur man patīk. Bet iesaukumā tātad šeit, ja, uzklājiet biezā slānī. Uz kakla ir ļoti, un visur uz sejas sāc jāskulīt, lai mālu maska nenožūtu. Nedrīkst mālu maskai ļaut izžūt tā, ka tā sāk drupt. Ja jūs jūtat, ka viņi sāk vilkt, ja, viņu tajā brīdī mālu maska var vilkt ārā ūdeni, tātad to, kas jau ādā nav, jau maz ir, ja, to, kas tur ir varbūt pirms tam uzlikts no ādas, un to mēs nedrīkstam pieļaut. Māls uzņem sevi ūdeni. Ja tad, ja jūtat, ka viņi sāk žūt, jums jābūt pie rokas ir hidrolātam uzpūšamam vai kaut vai ūdenim uzsmudzinām. Galvenais, lai viņi neizžūst jums uz ādas, jo ir ļoti būtiski, lai māla maska labi iedarbotos, noturēt šo masku minūtes 10 minimums, bet optimāli ir 15 minūtes, jo tie tomēr ir lielmolekulāri salīdzinoši un diezgan lēni veic savu darbību, tās 15 minūtes uz ādas jānotur, galvenais, lai nenožūst. Tā kā uzmidzinām, lai nenožūtu šo te efektam, kā sāk just uzmidzinām ūdeni, un izturam 15 minūtes. Kad 15 minūtes ir pagājušas, tas, kas ir jādara būtiski, samitrinām kārtīgi visu, ja, tā, lai ir vēlreiz mitrums, lai ir arī ūdens pa visu, ko varēs tad skalot nost, es noņem macis, kā man tad būtu maz, bet kas. Un pirms noskalošanas, noņemšanas ar mitru, siltu dvielīti vai noskalošanas lielā ūdens daudzumā, vai jūs iet dušā, kā jums, protams, ir ērti, tos mālus kārtīgi vēl šādām apveidu kustībām vieglām apveidu kustībām ar tiem māliem paberzējiet visu sejas ādu. Mitrums, tas tāds mitra tāda māla maska, ja? Māla pasta, ar ko jūs patīrat sejas ādu šādā visur veidā, ja? Visur. Ļoti viegli uz kakla pat pārāk nevajag, tur var tikai tā paglāstīt, ja? Ļoti rūpīgi. Te var atkal šajā dekoltē daļā, krūtis neaiztiekam, vai ne, bet te dekoltē daļā atkal apveidu kustībām, šādā veidā var visu izmasēt, tas pie reizes no vidušu sānīm, ja? Pie reizes arī veiks ne tikai mikrocirkulācija ādā, bet šeit lēnā garā, ja jūs tā izstrādāsiet, tā ir tāda arī limfas sateci veicinās. Tā, protams, cita tēma, bet kopumā tas ļoti labi. Un tad kārtīgi nomazgājam. Pēc tam uz šīs attīrītās mitrinātās ādas var likt virsū toniku. Toniks manā uzturē tikai dabīgie toniki, ja? Ziedūdens ar aktīvajām vielām. Jebkurš ziedūdens vai hidrolāts, sauciet kā jūs gribat, jūs izvēlēts, kas jums patīk, kas uzrunā. Visi viņi ir tieši, kas jums patīk vai uzrunā. No tiem ziediem viņi ir ļoti, ļoti vērtīgi un tieši jums visatbilstošākie. Tos jūs uzklājat uz tās attīrītās ādas virsū, lai momentāli, kad āda ir tīra, virskārtiņa ir atbrīvota no atmirušām šūnām, jo kā mums uz ādas ir, mums jau neatmirstās un nenobirstās šūnas vienmērīgi, ja? Viņas kaut kur ir pa saliņām, ir pat kaut kur kāda saliņa ir ar atmirušām šūnām, kaut kur nav, kaut kur ir, kaut kur nav. Līdz ar to, ja mēs klātu bez attīrīšanas, mēs kaut kur labāk iesūktos, kaut kur neiesūktos, jo šī aizsarka, šī atmirušo šūnu kārtiņa neļauj iesūkties kvalitatīvi dziļi mitrināšana. Tāpēc tāda paliek tāda, izreiz pavasaros citiem ir pat tāda pleķaina ar tādiem sausiem pleķīšiem. Jebkurā gadījumā šāda māla attīrošā maska palīdz ātrāk atbrīvoties palīdz atbrīvot tādu no šīm atmirušām šūnām, un tad jūsu āda daudz kvalitatīvāk un dziļāk uzņems visus mitrinošos komponentus. To, ko ziemā īsti nevarēja dabūt nemaz iekšā, jo āda ir saspringus, un tad vajadzēja arī siltas maskas vajadzēja likt un tam līdzīgi. Uzliekam virsū šo tonizējošo toniku, tonizējošam tonika sastāvā. Vēlams, lai jums būtu urea, glicerīns un D-pantenāls. Glicerīns un urea kompleksi vislabāk veicina šo mitrumu uzturošo funkciju, ja viņas pievieno tam tonikiem, ja pievieno arī sarumiem un krēmiem, viņus lieto kompleksi, kombinācijā, jo šī kombinācija ir, zināt, arī pierādīts, ka vislabāk veicina šo ādas mitrinošo, noturošo funkciju, un tāpēc es viņus iesaku lietot kopā. Un D-pantenols, tas ir vispār unikāls must-have, to lieku visos sarumos, krēmos un tonikos. D-pantenols
Tas ir tas, ko it kā, to, ko izmanto pret apdegumiem, bet paši saprotiet, ja var atjaunot D-pantenols pilnīgi sabojā tādu, tad jaunu ādu noteikti veicināt un veselu ādas atjaunošanos viņš var tikpat labi, D-pantenols var tikpat labi. Un to liekat visur. Jo ko tas dara? Ja glicerīns un urejā ādā noturēs mitrumu, palīdzēs noturēt, mīkstinās, noturēs un dziļāk, tad D-pantenols vēl izlīdzina ādas virskārtiņā, izlīdzina tās nelīdzinās vietiņas, kuras ādā ir tā kā bojājumi, palīdz ātrāk atjaunoties un ādiņa paliek arī gludāka. Lietot to regulāri. Ir ļoti daudz versijas, ko vēl var likt klāt, kādas ir sastāvdaļas un kombinācijas. Man maija beigās ir paredzēts vesels kurs toniku un serumu gatavošanu, kuras stāstīšu par tām sastāvdaļām, par izēvielām, par kombinēšanu, kā veidot šos mitrināšanas efektus ar hialurons, kā biezāks, plānāks, divslāņu, vienslāņu serumus. Ja jums interesēs šī tēma pašiem gatavot, un ja viss prastāv līdz pamatiem, nākiet lūdzu uz kursu. Mājā būs uz Zoomā kurs par to, kā pašām gatavot efektīvus. Ir ļoti svarīgi, tur ir nianses, ko kombinēt, kādos daudzumos, kas labāk strādā. Un, lai varētu šo savu sejas ādas kopšanas rituālu pašas gatavot jau efektīvi, un lai viņš jums tiešām strādā, nākat uz šo kursu, tur es tiešām visu pamatīgi izstāstīšu to teoriju, un būs otrā daļa arī Zoomā praktiski, kur es, šeit rādīšu, kā to gatavo. Tieši saistē jūs pretējā pusē būsiet saņēmuši savu starterīti, starta komplektu gatavošanai hialuronu serumam un savam tonikam, tieši atbilstoši vasaras vajadzībām, ne tikai vasaras tiešādas mitrināšanai, kvalitatīvai un uzturēšanai mitrumu. Ja? To mēs gatavosim, un gatavu serumu meistarklase mums būs tieši saistē. Un tur arī jūs varēsiet pagatavot savu firmu un uzzināt visas detaļas, bet tagad jūs varat jau tagad, ja jums ir mājās ziedūdens, jūs varat pasūtīt, nopirkt D-pantenolu, glicerīnu, varbūt jums tas jau ir mājās arī jau, un urejā 3 lietas, un pagatavot savu ļoti efektīvi mitrinošo toniku uz ziedūdens bāzes. Vēl var gatavot alveju klāt likt. Alveja ir ļoti spēcīga mitrina un nomierina un atjauno tieši ādas virskārtu šajā laikā, kad āda ir pelēcīga pēc attīrīšanas alveja kopā ar ziedūdeni. Piemēram, alveja ļoti labi iet kopā ar burvju ziedūdeni. Ļoti labi atjauno, nomierināt, un šādu pūstu var lietot arī vīriešiem pēc skūšanās. Tādu kombināciju, ja? Pieļauj vienkārši, kad jebkuru toniku vīrieši lietot, varbūt rožūdeni un nerolīju ziedūdeni, varbūt netik labprātāk, ka viņi lietotu kā šādu alveju kopā ar burvju lazdu, vai kādu jūs pašas pagatavojat. Tātad, kā tad gatavot šādu ziedūdeni? Uz 100 mililitriem, uz 100 mililitriem jūs izvēlēta ziedu tonika, vai parasti ziedūdens vai hidrolāta, 2% urejā, 2% glicerīns un 1% D-pantenols. Ko tas nozīmē? Uz 100 mililitriem 2% būs 2 grami urejā, 2% glicerīns būs 2 grami vai 2 mililitri glicerīns un 1 grams vai 1 mililitrs D-pantenols. Te nav šīm te vielām, viņas nav tik kairinošas vai bīstams, jo tur būs plus mīnus, kriksīts plus vairāk vai mazāk, nav ko satraukties. Šīs nav ļoti kairinošas vielas, vai, piemēram, tā kā, ja būtu ēteriskās eļļas kaut kur jāliek pie krēmiem, tur ļoti jāstās, 1 piliens vairāk vai mazāk var būt diezgan izšķiroši jūtīgām ādām, tad šeit, ja tur drusciņi vairāk būs pa procentu vai bišķi mazāk pa to procentu, nekas traks nenotiks, par to galīgi nestraucieties, tā kā droši pamēģiniet mājās paši sev pagatavot savu toniku, mitrinošo un pūšiet pēc ādas attīrīšanas, uzpūšiet visu bagātīgi, tā kā slapš, un es vēl tā šāda ieplikšķinādā uz sejas un dekoltē. Pēc tam uz šīs mitrās ādas uzliekot savu serumu, vai, ja nav serums ar hialuroniskām, vismaz krēmu, vai, ja nav krēms, brīnišķīgi var izmantot, ir tāds unikāls, unikāls izēviela mums saucās
Tā saucās skvalāns. Skvalāns būs tas, kas noturēs to mitrumu ādā. Tātad tā secība ir tāda, ka tātad, ja jūs uzliekat šo mitrumu, mitrinošo, jums jāuzliek ir ādai arī virsū kaut kas barojošs vai kāds tas, kas šo vāciņu aiztais ciet. Tas nodrošinās, lai ādā mitrums noturās. Ja ādā mitrums noturēsies, tas, ko jūs tur būsiet ielikuši ar hialuronu serumu, ar krēmu, tad krēmā ir jābūt iekšā kaut kādam barojošai eļai, barojošam sviestiņam, vai, piemēram, skvalāns ir unikāls, kas iet ne tikai kā uzveidos kā tādu aizsargkārtiņu, bet arī ies dziļumā. Viņš ies starpšūnu telpā un saremontēs šo sebuma trūkstošo būvmateriālu kārtiņu, kur pietrūks, viņš vēl izlīdzinās un paliks sejas ādiņa tāda līdzenāka un gludāka. Es lieku skvalānu klāt visos savos krēmos, jo viņš veidojās kopā ar pārējām eļām. Ļoti labi var likt arī džoģobas eļu, jā, arī sliekt pie saviem krēmiem. Kosmētikā ļoti daudz izvēlos, jo džoģoba ir ļoti līdzīgi arī skvalāns mūsu sebumu sastāvam. Skvalāns vispār ir ādai ļoti atpazīstams, jo dabiski āda ļoti līdzīgi pati, ja viņi ir veseli, ja āda ir vesela, tad tā ļoti pati arī šādu ražo. No eļļām jūs varat iepilnāt pāris pilienus vai veidot kombināciju ar džoģobas eļļu, pieliekot klāt mežrožīšu eļļu vai argānu eļļu, veidot, ja ir taukaina vai kombinēta tāda, tad ļoti labas ir saflora eļļa, kur ir plāna, bet iet dziļi, viņa tāda viegla, saflora eļļa, viegla kombinēt klāt visām šīm eļļām skvalānu, viņa palīdzēs eļļām iet dziļumā. Un uz slāpjas ādas, kur ir uzpūs, piemēram, tikai jūsu šis veidotais jaunais, ja jūs viņu pagatavosiet toniks mitrināšanai, ja, liekat virsū pāris pilītes mitrās rokās, saberzēt eļļiņu un iemasēt ādai pa virsu, izveidosies tā kā tāda kārtiņa, ja mitrums būs iekšā un pa virsu būs iekapsulēs, neļaus tam mitrumam iztvaikot šī eļļas daļiņa, jo ne jau vēl tam mūsu āda sastāv gan no ūdens, gan no taukiem, tāpēc, ka tā tauka vai sebuma kārtiņa ir tā, kas neļauj ūdenim iztvaikot, bet tā kā mums viņa šis līdzsvars ir izjaukts, tāpēc mums ādiņas ir sausas un nepietiek šī aizsarkārtiņa. Nu, lūk, un vēl par hialuronu serumiem piemetināšu, kuru lieto hialuronu serums. Hialuronu skābes serumi ir brīnišķīgi. Tātad secību tādu uzliek toniku, uzliek hialuronu serumu, un pēc tam vēl šo krēmu, kurā ir sastāvo kāda no eļļām, kur aizsargās, veido šo aizsargkārtību un aktīvās vielas. Vai arī vienkārši kādu pāris pilienus šos te eļļu, bet eļļai jābūt ir virsū, ja jūs lietojat hialuronu serumus. Un ja hialuronu serumā nav sastāvā nekāda eļļiņa, neviens procentiņš, tad hialuronu serums var radīt pretēju efektu. Ja ļoti savus ādu jūs uzliksiet tikai hialuronu serumu, var būt saušinoša iedarbība, jo hialurons pats kā tāds darbojās tad, ja viņš ir piesūcināts ar mitrumu. Ja gaisa klātbūtnē viņš izžūst, nu, mums virskārtā hialurons lielmolekulārais paliek tik un tā virskārtņā, veidojot šo to kosmētisku efektu. Viņš, protams, ir patīkams, bet viņš ir tik, cik mēs viņu uzklājam. Tas ir skaidrs, tas nav nekāds noslēpums. Viņš izžūst, tas hialurons izžūst, un ja tā molekula paliek tukša, viņa sāk vienalga, tas hialurona molekulas īpašība ir piesaistīt mitrumu. Un ja mitrums apkārt nav, tad tas sāks izsūkt ārā no ādas to, kas tur ir pussaucinošs efekts. Tāpēc ir svarīgi hialuronu vienmēr nosegt, hialuronu serumu nosegt ar kādu krēmiņu vai eļļiņu. Tā, lai nebūtu šis pretējais, lai būtu mitrinošais efekts noslēgts. Tālūk, tātad. Galvenās sastāvdaļas. Lai būtu mitrinošais un dziļais mitrināmais efekts uzreiz, ko lietojam kosmētikai, tātad glicerīns ar ureālu kompleksi, D-pantenols, tātad dziedēs arī mikroflaisiņš, nomierinās ādu arī pēc saules, bet tas būs vēl vasarā. Jūtīgai ādai ļoti labs, ja? Tātad to mēs liekam kompleks, es to lieku arī pie krēmiem. Alveja kā tāda, mums kosmētikā izmanto šo alveju, liekam
veidojam, var likt arī pie tonikiem, es viņu lieku pie krēmiem, es taisu speciāli krēmus ar alveju nomierinošos, ko drīzāk es lietoju vakarā nekā no rīta. Tā kā pēc ādas nomierinošas plūsmas uz nakti, ja, lai dziedinošies, der arī visiem ādas tipiem. Un hidrolāti, kurus pašu kā tādus sastāvus jau ir bagātīgs ar dažādām aktīvām, mitrinošām, atjaunojošām, mikrocirkulāciju uzlabojošām vielām. Un tas tad veicinās šo mitrināšanu dziļāk. Lai mitrināšanu tādu nostiprinātu, vēlreiz atkārtoju, tad tas ir skvalāns, kas dzied dziļumā un, starp citu, imitē šo sebumu, bet dziļi imitē un nepaliek virskārtā. Padara ādu ļoti zīdaini, jo viņi ir tā kā tādā arī starpšūnu telpā. Saflora, argāna un džoģaba seļas veicinās to ādas virskārtiņus tādu gludumu un arī aizsargās no ādas ātrā izgarošanas, ja jūs liksiet virsmu hialuronu sarumam un savam tonikam. Nu, lūk, tāda ir šīs galvenās sastāvdaļas. Viņas ir daudz un dikti, bet šīs, kuras var atcerēties un kuras jūs izmantojat, un jau uzreiz viņas strādās un ļoti efektīvi strādās jūs, un arī ļoti dabīgi un veselīgi strādās jūsu āda tieši šobrīd. Tātad attīram ādiņu, veicinam mikrocirkulāciju, starp citu tos mālus var ikdienā, nav jāliek katru dienu māla maska, jūs varat turēt mājās sagatavotu mālu pastu vairākām dienām, viņš uzglabājās tādā biezā konsistencē un izmantot ādas attīrīšanai. Vienkārši kā ādas attīrītāji noskalo seju, paņemat mālu pastu, sabežat rokās, attīrat tā viegli, veidojās tāda viegla, tāda attīrošā, tāda abrazīva, viegli attīroša ziepju vietā, ja? Nemaz nevajag visu kārtīgi nobežu, noskalo bez turēšanas, un ikdienā arī var lietot šādu mālu pastu. Man ir tātad kalendūras mājaslapā mālu pastas recepte ar visām attiecībām, kā to taisīt, arī ar glicerīnu sastāvā, un mazliet tā sastāvā ir arī konservants, lai viņš drošāk, lai tomēr neveidos, jo māli ir diezgan riskanti. Māli mēdz dažādi uzvesties, un viņiem patīk mesties pelējiem sēnītē, tāpēc pārāk ilgstoši uzglabāt nevar. Labāk turēt pulverīti un sajaukt pašiem, uzreiz uz vietas, bet, ja ir vēlme tomēr sagatavot un katru dienu negribās to darīt, var gatavot šīs mālu pastas, piemēram, uz nedēļu. Jauniešiem ļoti labi to lietot ikdienā kā attīrītāju. Un vīrieši visiem ir kurā gadījumā kā ideja kā tāda. Tā. Tas bija īsumā, ko es gribēju jums pastāstīt par pavasari. Kas pavasarī ir ar ādas mitrināšanu, kas pavasarī ir ar ādas attīrīšanu, kā to pelēko ādu padarīt spožāku, virdzošāku un uzlabot mikrocirkulāciju. Aicinu jūs arī, ja jūs interesē detaļas par to, kā gatavot savus hidrolātus, kā gatavot mājas apstākļos, kā gatavot visdažādākos ekstraktus, kā izvēlēties gatavošanas metodus augiem, kā atpazīt augos sastāvdaļas, jo, ir augi, kurus ierasti lietot, piemēram, visus augus nav jēgas gatavot eļļā. Visus augus nav gatavot hidrolātos. Ja gribās konkrētās aktīvās vielas, jo mēs izlasām aktīvās vielas, mēs izlasām auga iedarbību, katram augam ir viņas fantastisks, bet tas nenozīmē, ka konkrētā izēja, konkrētā gatavošanas metāde jums šo iedarbību dos, jo augos aktīvās vielas šķīst gan eļļā, šķīst gan taukos, un tad attiecīgi ir citas šķīst labāk pat spirtā. Un tad ir jāzina, vai izvēlēties glicerīts, vai izvēlēties glicerīts ar spirtu, vai izvēlēties vienkārši ūdens izvilkumu kā tēju, kā masku. Varbūt izvēlēties tiešām un taisīt tos izvilkumus, kas ir eļļā. Un tomēr šīs visas lietas es stāstīšu detalizēt 23. Ceturtdien mums ir webinārs, kurā es par šo visu stāstīšu detalizēt. Ja gribās tā padziļināt un tā nopietni pieiet, vēl pieteikties ir iespējams. Linki ir pieejami visos sociālos tīklos un mājaslapā. Droši gaidīšu uz ceturtdienu, ja jums interesē arī par augiem. Un ja par serumiem un tonikiem gribat papildus padziļinātāk zināt un kopā ar maniem gatavot pirmos savus serumus un tonikus tiešsaistē, tā gaidu jūs māja beigās arī uz webināru, uz meistarklasi klāt. Meistarklasi būs Zoomā.
Es rādīšu šeit, jūs darīsiet savā pusē, un es varēšu sekot līdzi tiem, kas būs atnākuši uz vietas. Nu, varēs, protams, būs arī ieraksts, bet ierakstā es nevarēšu jums atbildēt, ja kaut kas uz vietas būs jautājums. Tā, jauku jums pavasari, atiriet, lai spoži vesela ādiņa, un tiekamies nākamajos video, nākamajos webināros, meistarklasēs un vasarā arī klātienē gaidu jūs ciemos šeit pie manis. Man šis tas ir padomā.